Satnām, mīļie grupas biedri. Kā jums iet ar baltajām pirmdienām? Tie, kas esat apņēmušies visam šam posmam, kādu savu apņemšanos? Kā jums iet ar izpildīšanu? Padalieties lejā komentāros. Zinu, ka daudz raksta mums Telegrama čatā, kas mums ir izveidots speciāli arī baltajām pirmdienām. Tie, kam patīk rakstīt. Bet nedēļas uzdevums, atcerieties, mums bija kāds. Mums bija viens uzdevums, tikai viens. Bet es domāju, ka daudziem pie šī uzdevuma ir ko aizvien padomāt, kad mēs darām, mēs dodam no sevīm, negaidot pilnīgi neko atpakaļ. Padomājiet vēlreiz, vēl ir laiks, šo var visu laiku praktizēt, jā? Tas nav tikai nedēļas uzdevums, bet vispār, ka mēs dzīvē, visu, ko mēs darām, kad mēs negaidām atpakaļ, ka mums atnāks tūlīt kaut kādas uzslavas, labie vārdi, un padomāt arī sevī, cik manī ir vajadzība pēc šīm uzslavām. Es zinu, ka šī tēma patiesību sakot daudziem, liekas no sākuma pirmā momentā, tas mani neskar, tas nav par mani, bet es ļoti bieži dzirdu strādājot ar cilvēkiem, ka mani nenovērtē, man nepasaka, man gribas dzirdēt, un šis es, ego, man. Jogas viens no principiem tomēr ir tas, ka mēs mācāmies dot, negaidot neko atpakaļ. Un tas nav par to, ka mēs darām savu darbu, mums nav jāsaņem algas. Stāsts nav par to. Mums katram, kā es smējos, ir šī sava 10. daļa, kas mums ir jādod pasaulē. Un ne tikai materiālā ziņā, jebkāda enerģija no mums viņa ir jādod. Un kas tas ir, kad mums gribās šīs uzslavas, kad mums gribās saņemt šos labos vārdus, tas ir tad, kad es neesmu pati sev gana laba, un šie labie vārdi man iedod sajūtu, ka es esmu laba. Un mums Kundalini joga ir brīnišķīga meditācija ar afirmāciju, jums pašiem ar savu balsi. Tātad tagad tehnika, kā es teicu, es nekad nenāku vienkārši tāpatās, kaut kā jūs tur tiksiet galā, zināt, izdomājat paši. Nē, izmantot ir brīnišķīga kā afirmācija viņu visforšāk, protams, es viņu lieku jogā pēc elpošanā, pēc praksēm, tā kā mēs jau esam atdalījušies nedaudz, kaut drusciņu no tā sava ego, un ka mēs tiekam klāt savam augstākajam es, jo kur ir problēma, kāpēc afirmācijas nedarbojās. Ja mēs aizvien esam iestrēguši savā ego, jūs varat teikt sev jebko, jūs varat visādi mēģināt visu kaut ko izrunāt, ir ļoti grūti sev izrunāt ārā, bet ir meditācija, kurā mēs varam paši savu balsi mēģināt kaut nedaudz sev pavadīt ārā no šī stāvokļa. Un es nezinu, ja šeit ir spoguļu skats, tad klausoties tagad uzmanīgi. Tātad kreisā roka. Man šī oriģinālā ir kreisā roka, es nezinu, kā jums izstās. Tātad kreisā roka ir virs galvas, labā roka, pirkstu kopā īkšķis nost no plaukstas, un ar īkšķi mēs tā hops, kur sirsniņa ieduram šeit sev klāt. Un novietojam roku virs mūsu 7. čakras. Aizveram acis, sajūtat, tātad īkšķis, sajūtat roka virs galvas, un jūs sakat sev skaļā balsī, es sevi svētu, es esmu sev gana laba, es sevi svētu, es esmu sev gana laba, es sevi svētu, es esmu sev gana laba. Un šādi dienā entās reizes. Cik ilgi katrs jūs sajutīsiet pats. Un šis ir tāds mazais solis, lai mēs tiktu vaļā no tā, kāpēc mēs meklējam šīs uzslavas. Un mēs ļoti bieži nododam sevi, mēs darām lietas, ko mēs nedarītu tikai tāpēc, ka mums gribās no ārpuses saņemt. Tu esi laba meitene, tu esi laba sieva, tu esi laba mamma. Un mēs darām, mēs izdegam, mēs paši sevi tikai dēļ šī te, kad īstenībā mūsos iekšā dziļumā mēs tik ļoti augstam sajust, es esmu gana laba, ka mēs nodaram sev ļoti, ļoti pāri. Un īpaši tas ir tiešām sievietēm, bet arī vīriešiem, mēs neredzam. Es gribētu šeit vispār šovakar ir piekdiena, ja jūs
lielākā daļa visas ģimenes sanāks kopā, pāri sanāk kopā, satiekas nedēļas nogalē ar tuviniekiem, ar saviem mīļajiem. Un pievērst arī tādu vienu uzmanību, ko maz runājat, un aizsūtat šo savai kādai kašķīgajai draudzenei, ja? Kad arī vīriem ir šī sajūta, kad viņi nav gana labi. Vīrieši tikai tēlo, viņi tēlo stipros, viņi tēlo, kad viņš ir visam, ja? Viņš visu var, bet arī viņi alkst pēc labiem vārdiem. Un, protams, viens ir tas, ka mēs varam paši sevi arī pateikt labos vārdus. Mēs varam sev piepildīt, ka vismaz mēs, sievietes, mēs ar sevi varam, kā es saku, sievietei vairāk enerģijas nekā vīrietim. Mēs varam sev tātad uzpildīt, es esmu sev gana laba, un tad mēs varam vēl no sevīm iedot, mēs varam iedot tam savam vīrietim, ka viņš ir foršs, ka viņš ir lielisks. Mēs viņu varam samīļot, mums ir ko dot, un mēs negaidām no viņa neko atpakaļ. Mēs nesakām, ka viņš ir foršs, mēs nesakām, mēs viņu nemīļojam, tāpēc, ka mēs gaidām atpakaļ to pašu. Mēs dodam no sevīm, negaidot neko atpakaļ. Un tad sākās tā maģija, ja? Un tas nav tā, varbūt hopsa pirmo reizi, bet lēnām mainās pilnīgi pārī attiecības. Bet pirmais, kas mums ir sievietē pašai, nevis, kad mēs, un tas ir filmās tikai, kad vīrietim ir jāskrien ap sievieti, tā ir Holivuda, tie ir romāni, ko ir sarakstījuši mazliet vienmēr cilvēki ar zināmām traumām, ja? Bet ja mēs iedzinamies Indijas filozofijā un vispār dziļākā būtībā sievišķais un vīrišķais, ja? Tad sievietes enerģija tā ir šakti, un šakti ir kustīgā, ja? Šakti kustās. Vīrietis ir statiskais, viņš ir šiva, ja? Un sieviete ir tā, ja mēs piedzimstam šajā pasaulē, mēs atnākam sievietes ķermenī, mums ir zināmi uzdevumi, un nav tāpat vien mūsu dvēsele izvēlēsies, mums ir iedots resurs, lai mēs varētu. Jā, un citreiz liekas, ka ir netaisnīgi, kāpēc sievietēm ir tik ļoti sasodīti daudz jādara, un kāpēc vīriešiem tad ir mazāk, jā? Bet tā nav, arī viņiem ir viņa lielie uzdevumi, un ar vīriešu auditoriju, es vienkārši zinu, ka man ir sieviešu auditorija, es runāju ar jums, meitenes, kā ar sieviešu auditoriju, ja? Ja mēs runājam šobrīd ar vīriešu auditoriju, es runāties mazliet šo tēmu, mazliet savādāk griestu jau, ja? Bet šodien, ko jūs katru varat izdarīt, piepildat sevi, es esmu sev gana laba, sevi svētu, sajūtat, jā, ka jūs mirdzat, ka jūs esat bezgalīga mīlestība, jūs esat bezgalīga gaisma, bezgalīgs skaistums, spēks, mīlestība, līdzjūtība. Un tad dodaties samīļot savu šivu, samīļot, sasildīt savus tuvos, nebaidoties dot un negaidot pilnīgi neko atpakaļ. Un ja nu jums ļoti kaut ko gribās, ir vēl viena brīnišķīga tehnika. Atveram muti un no sirds sakam, man tik ļoti gribās, lai tu man uzdāvini ziedas. Vai man tik ļoti gribās, lai mēs vienkārši pasēžam un paskatāmies zvaigznēs. Mēs varam pateikt. Un negaidām, ka tūlīt tas notiksies, bet verbalizējam, jo vēl viena mūsu sieviešu problēma ir, ka mēs izdomājam, viņš neizdara, ko mēs bijām izdomājuši, un tad mēs apvainojamies tāpēc, ka viņš neizdarīja to, ko mēs bijām izdomājuši, kaut gan viņš jau nevar ieiet mūsu galvā, mēs izdomājam, ka viņam bija jāizdomā, ko es esmu izdomājusi, vai ne? Tāpēc pasakām, ja nu kaut kas ir tāds, ko ļoti, bet no savas puses es aicinu šajā nedēļas nogalē vēlreiz uz šo uzdevumu. Es no sevis dodu, un es negaidu neko atpakaļ. Un klausaties, uzklausat, samīļojat, ļaujat tiešām, ka no jums plūst mīlestība. Nevis, ka tas ir tikai tukšs vārds, es mīlu, es te esmu, kaut kā. Bet ja runājat ar partneri, paskatieties viņam acīs. Es esmu ievērojis, es skatos, kā cilvēki viens otru komunicē, viņi neskatās viens otram acīs, viņi neklausās, viņi skrūlē fonā telefonu vai skatās kaut ko pa televizoru, ja, vai kaut kur novērš uzmanību, cik maz ir, kad tiešām paņem vēl roku, ja, lai ķermeņa kontakts, ka tiešām jūs esat klātesoši viens otram un tiešām pabūt
Mans mesiķis, kāpēc šodien nāku, ka man ļoti, ļoti gribās, lai katrā mājā šā nedēļas nogalē, lai katrā mājā valda tiešām miers, mīlestība, un tad arī būs labklājība un veselība. Mīļie, tiekamies jau pirmdienā, varbūt es vēl kaut ko te nākšu un ielikšu, man būs iedvesma, bet lai skaistas baltās pirmdienas, ejam viņam skaisti brīnišķīgi cauri, liekam klausamies mantras, pildam lielos mazos uzdevumus, ko katrs esam apņēmušies, un piedzīvojam savu viskaistāko dienu un dzīvi. Un tiešām izbaudam un novērtējam, ka katrs mēs esam atnācis šajā dzīvē, mūsu dvēseli izvēlējās sievietes ķermeni ar zināmu domu, lai mēs varētu atkal kaut kur sevī kādas kvalitātes jaunas audzēt. Paldies! Nā!